Atkārtotie pirkumi. Tātad jūs esat jau bijuši kādreiz nopirkuši, vienalga kad, savu pirmo paku vai mēnesi atpakaļ, vai divus, vai pusgadu, vai gadu. Tātad jums ir jau izveidots kabinets. Jums šajā gadījumā ir jāiet cauri ofice, neumi.com. Tas būs visātrākais veids. Tātad, kā ielogoties, un tad jums, aha, man uzreiz ielogoja manā pašā. Bet tad jums būs šāds te laukums, tātad balts šis, un jūs rakstīsiet savu lietotāju vārdu un savu pāroli otrajā laukumiņā. Es dotajā mirklī izvēlēšos jebkuru, kas man ir saglabāts, jo šeit ir vairāki mani klienti un partneri, kuri lūdz reizēm palīdzību. Attiecīgi man ir saglabāts šīs te saites. Um, Un jūs, lai ieietu tālāk pēc ierakstīšanas savas lietotāja vārdu, šis te vai sava e-pasta, ar kur jūs esat reģistrēts, un savas paroles. Jūs tālāk rakstat logoties, ja jūs neatceraties, tad ierakstat savu e-pastu un aizmirsu paroli. Lūk, tātad kā tālāk iet caur savu šo te kabinetu tālāk uz iepirkumu. Tad skatāmies kreiso augšējo stūri, kur ir trīs strīpiņas, tātad mūsu izvēles, un ejam uzreiz uz grozu. Saprotams, ka grozs iepirkuma rati apzīmē iepirkumu, un uzreiz liekam place on order, tātad izveidot šo te pasūtījumu. Un tālāk, tātad šobrīd, skatoties šo video, ir iespējams arī tātad šāda te promo paka un arī pieejami ceļojuma vai dāvana mazie komplektiņi, saucamie testeri, kuri ir atsevišķā pasūtījumā. Nu, tad, piemēram, mēs atkārtojam savu pirkumu un mēs labi liekam šodien add to chart, jā, tad šeit. Ja mēs gribam izdzēst, tad mēs liekam izkastīti, atkal redziet pazūd, bet, piemēram, jūs gribat uz veikt savu pasūtījumu, tad jūs liekat add to chart. Ja jūs gribat katru mēnesi saņemt, piemēram, šādu 300 vērtu paku, 4 Nutrisvish, 3 skin produkti, jūs liekat šādu. Ja jūs gribat gan eiro, gan skin, gan Nutrisvish, tad jūs liekat šādu. Bet jāizveido tad auto-order. Tas būs mazliet savādāk, bet ja jūs gribat mainīt katru mēnesi un dažādus piedāvājumus, ko kompānija var būt akcijā, tad liekat labāk šādu te grozā. Tātad mēs ejam checkout uz labo augšējo stūri, pievēršam tātad checkout, skatāmies, kas tad mūsu grozā ir. Un jūs redzat jau nelielu tādu pavadzīmu izveidot, un tad šādi. Pēdējā laikā mēs esam sastapušies to, kad ir atjaunota dažādi veidi mūsu maksājumi, tad mēs, ja nav mums nekādu bonusu, ja tad 0,0 bilants, tad mēs liekam alternatīvais maksājums un spiežam saglabāt. Ja mums tā tad ir dotajā mirklī kaut kādas atlikums, ja, tad uz mūsu bilances, piemēram, maciņā, tad mēs liekam tātad alternatīvais, ja, tad maksājums un, piemēram, Neumi e-wallet. Ja, bet, nu, pat cik tur ir nulle, tad es nevaru viņu pārjaut, bet tad mēs viņu saglabājam. Un tad mēs jau tālāk ejam, un mums parādīs, cik ir noņemts šeit uz maciņa, ja, kur ir šis pavadzīme labajā pusē ekrānā, parādīs, cik ir noņemts no maciņa un cik ir jāmaksā ar karti. Lūk, dotajā mirklī nav tātad nekas saglabāts, ja, tad ar maciņu mēs nevaram noreikināties, un mēs ejam šādi te, proceed to payment. Un tālāk jau kā parasti mums paprasīs ievadīt mūsu maksājuma kārti. Vai tas ir pilnais maksājums vai daļēji, tātad uz pusēm sadalīts ar bonusu maciņa apjomu. Lūk, un nospiežam pēc tam pēc kartes ievadas spēju. Un, attiecīgi, esam maksājumu veikuši. Bet pagaidām, kamēr tātad mums maksājums pabeidzās, neslēdzam un ejam ārā pāragri, kamēr jūs neredzat, ka jums ir paldies pateikts no kompānijas puses par jūsu pasūtījumu un nepasaka, kāds ir šīs te pavadzīmes numurs. Lūk, tas ir arī pagaidām viss. Paldies!